Visas lietas mēs iepazīstam salīdzinājumā ar kādām citām lietām, vai ne? Šis ir viens no skaistākajiem Lucernas Vārenbruga alfa valju zālāju maisījumu laukiem. Zālāju maisījumu, tāpēc, ka te bez Lucernas divām šķirnēm ir arī Nutrifiber, mīkstlapu un iedrauzeni. Viņa te ir ļoti maza, pagaidām redzama. Bet tad, kad Lucernas auga paliks mazāk, tad tukšajās vietās parādīsies mīkstlapu un iedrauzeni. Pasties kādu Lucernu. Saimnieks pārdzīvo, ka šeit esot daudz nezāles. Man jāsaka, ka viņš nezāles nav redzējis kārtīgs. Jā, te nezāles ir redzēja vakardien. Šeit ir kolosālākā Lucerna. Pasties, viņi sēti šo pavasaru, kaut kādā maija vidū, aprīļa beigās. Tā, uzlikšu īstu augstumu. Šitais ir īstais. Reku Lucernas augstums, pasties, jau 20 centimetri augsta Lucerna vismaz jau ir sanākusi un ļoti viendabīgi, ļoti vienmērīgi, ļoti labi nosedz to augsni, veido tādu segu. Pasties, šeit pat ir vēl skaistāk tā Lucerna. Reku nezāles pirmkārt nav daudz skaita ziņā un arī nepārāk ir augstāks par pašu Lucernu. Saimnieks te nedēļas beigās, tā kā lauka apžūst, plāno to saucamo tīrīšanas, jeb cleaning cut, tīrīšanas pļāvumu uztaisīt. Ko tas nozīmē? Viņš plāno nopļaut šitās te nezāļu galotnes un varbūt bišķiņi aizciet arī lucernu un stiebrzāļu galus, lai viņas cero. Un šeit būs lielisks lucernas un stiebrzāļu maisījums. Visiem iesaku šitā te zālāju, vēl var paspēt iesēt šovasar. Tā kā visas iespējas. Čau!